viena tāda doma, pārdomas par mājaslapu izstrādi, ko es patiesībā baigi maz redzu. Gan dizaineriem, gan web izstrādātājiem. Man liekas, tas tāds punkts vai jautājums, pie kura tiek rēkots, kad netiek nodefinēta mērķa autorija, kā netiek nodefinēts personas, kurām šie projekti tiek izstrādāti. Un kādēļ tas ir būtiski? Kādēļ, kad jautājums tad, kad tiek plānota mājaslapas struktūra, kad tiek plānots saturs, kurš tiks ievietots mājaslapā. Jautājums ir aktuāls. Kādēļ mēs liekam šo saturu? Kādēļ mēs cenšamies ieviest šo funkcionalitāti, kuru mēs gribam ieviest mājaslapā? Kādēļ tie finanšu resursi, kur mēs vēlamies tērēt, ir jātērē tieši šīs funkcijas ieviešanai? Vai kādēļ mums vajag tik daudz satura un ne vairāk vai ne mazāk? Kādēļ mums vajag izmantot tādas krāsas? Kādēļ tam messageam jābūt tieši tādam? Un kamēr nav reāli nodefinēta tā mērķa autorija, tikmēr nav iespējams uz tiem jautājumiem atbildēt. Un liela daļa no tām funkcijām vai no tiem tekstiem vai tām krāsām, bildēm tiek ieviestas vairāk tādām kā sajūtām, kas bieži vien varētu būt diezgan maldīgas un tiek tērēt resursi. Tādēļ visiem, kas webus taisa un uzņēmumiem, kuri grib taisīt webus, prasiet web izstrādātājiem, kas tā mērķa autorija, kurai jūs veidot tās mājaslapas. Kādēļ tās funkcijas tika ieviestas, ko tā funkcija dod reāli projektam, ko dod lietotājiem, ko viņi dod uzņēmumu.